Čau visiem! Janvārī es ieliku video ar Glancebox pirmo kastīti, tad šodien ir laiks jums parādīt februāra kastīti. Tātad sāksim ar to, kas ir mainījies un kas ir šī mēneša kastītē. Pirmkārt jau mainījies ir dizains kastītei. Šajā mēnesī Glancebox kastīte bija baltā krāsā. Pēc sajūtām, godīgi sakot, materiāls liekas nedaudz lētāka gala, kā saka. Tagad tas ir no papīra, kurš ļoti deformējas, un man viņš galīgi nepatīk, jo atgādina, ziniet, tās kaut kādas kūciņas, ko jūs paņemat, un viņas parasti iepako šādās baltās kastītēs. Šajā mēnesī, kad es pasūtīju kastīti, tur vajadzēja izvēlēties tos pasūtīšanas veidus, un viens no tiem bija DPD, kur iekavās bija ierakstīts, ka tas ir ieteicamais pasūtīšanas veids. Līdz ar to es arī ar to pasūtīju. Un, godīgi sakot, es esmu ļoti vīlusies, jo kastīte atnāca nedaudz deformēta un ne tajā skaistākajā izskatā. Tāpēc tas man ļoti nepatika. Un es domāju, ja būtu vecā cietā materiāla kastīte, tad nekāda deformācija tur nebūtu bijusi. Un tas arī ir ļoti žēl, jo šī Glancebox kastīte maksā 14 eiro. Un tā nav maza nauda priekš šādas mazas kastītes. Jā, tāpēc es būtu gaidījusi kvalitatīvāku materiālu kā iepriekšējā mēnesī, ne šādu vēl lētāku materiālu. Jā, man ļoti lika vilties tas, ka cena šajā mēneša kastītē bija augstāka, bet kvalitāte materiālu ziņā bija zemāka. Vienīgais man ļoti patika šajā mēnesī šī kartiņa ar produktiem. Dizains ir šai kartiņai daudz uzlabotāks nekā pirmajā mēnesī. Ir daudz izsmeļošāks apraksts. Un, jā, tas man ļoti patika. Bet, ok, sāksim ar produktiem. Tad pirmā lieta, ko es saņēmu šī mēneša Glancebox kastītē, ir šie te divi iepakojumi, provītes no Stendera. Viens ir kondicionieris un otrs ir šampūns priekš normālajiem matiem. Es viņus, protams, jau izmēģināju, tāpēc iepakojumi ir tādi tā kā iebojāti. Un jā. Jāsaka, ka man ļoti patika šie produkti, man ļoti patika smarža šampūnam. Tad, kad es mazgāju īpaši ar šampūnu matus, likās, es nevaru to paskaidrot, bet varbūt tas ir kaut kāds, nezinu, prāta kaut kāda sagrozīšana ar to, ka tas ir kaut kas jauns, bet man tiešām likās, ka produkts ir ļoti labas kvalitātes un daudz labāks nekā mans regulārais ikdienas šampūns. Tālāk ir šāds te EOS lūpu balzāms. EOS es iedalu tajā pašā kategorijā, kur Baby Lips. Ap EOS arī ir tāds pats hype kā Baby Lips lūpu balzāmiem. Visi meitenes tur, nezinu, cīnās, kurai vairāk tur tās garšas un kas tur vēl ne. Bet EOS man jāsaka, man daudz labāk patīk nekā pagājušā mēneša kastītē šis te Baby Lips, ko es saņēmu. Salīdzinot ar šo lūpu balzāmu, Baby Lips, man liekas, tagad vispār viņš nav mitrinošs, jo šis te ir super ļoti labs. Šī mēneša februāra kastītē bija iespēja dabūt 3 dažādus veidus. Es dabūju šo te zilo, kas ir ar piparmētrām. Es domāju, ka būtu priecīgāk, ja es dabūtu kādu citu, jo es neesmu lielākais piparmētru fans, kad piparmētrs ir uz manām lūpām. Īpaši tagad, kad ir augsts laiks joprojām, kad es izgāju ārā, man bija tāda nepatīkama sajūta, tāda sajūta, ka apsaldēt var lūpas. Bet es domāju, ka viņš ļoti labs būtu vasaras laikā, ļoti atsveidzinošs tajā karstumā. Bet jā, tā man godīgi sakot nav nekas slikts, ko teikt, jo tiešām ļoti labs produkts. Iepakojums ir vienkārši kaut kas tāds, ko es nekad neesmu lietojis. Šāda kā oliņa. Un, jā, ļoti interesanti. Nākošais produkts ir ļoti interesants. Un tad, kad es to ieraudzīju, es īsti nesapratu, kā viņu lietot, kā tas ir iespējams, ka tas dos kaut kādu efektu un tam līdzīgi. Bet tas ir šāds te dezodorants. Un tas nav ne pūšamais dezodorants, ne smērējamais, ne rullīti, nekāds tāds. Nē. Tas ir kaut kas unikāls. Vismaz priekš manim, jo es neko tam līdzīgi nebiju iepriekš redzējusi. Un tas ir šāds te kristālisks dezodorants. Tiešākajā vārdu nozīmē kristālisks, jo te ir tā kā akmens. Un jā, tāpēc arī man bija tāds, kas man ar to akmeni ir jādara. Un izrādās, ka lietošana ir ļoti viegla. Paņemam šo te dezodorantu, paliekam zem tekoša ūdens, lai tas saslapinātos, un liekam uz ādas padušu zonā.
Un, jā, un godīgi sakot, man viņš ļoti, ļoti patīk. Viņam nav nekādu smaržu. Kā arī viņš ir ļoti, ļoti labs ar to, ka nav nekādu sliktu vielu viņā. Kā dezodorants viņš tiešām darīja ļoti labu darbu, jo nebija nekādu nepatīkamu smaku un tam līdzīgi. Tiešām super. Es šo te viennozīmīgi turpināšu lietot. Tālāk seko šāds te mazs testerītis. Un tā ir matu eļļa šādā te stikla pudelītē. Un jā, šis te ir diezgan dārgs produkts, 100 ml maksāja 33 eiro, cik es skatījos, viņiem uz tā papīrīša bija rakstīts. Šis te produkts sola miljonas lietas, tur atjauno matu struktūru un viss kaut kas tam līdzīgs. Es to izmēģināju tajā pašā reizē, kad es izmaksāju ar Stendera produktiem matus. Godīgi sakot, man nepatika viena lieta, tas, ka šī eļļa man tā kā visu apjomu matu atņēma. Un es to eļļu izmēģināju arī vēlreiz šodien pirms šī video filmēšanas. Un tiešām, it kā ir ok, jā, bet es nezinu, tāda sajūta, kā viņi to padara matus smagnējus. Un tāpēc arī man šķiet, ka es vēlētos nopirkt Stendera produktus dēļ tā, ka man šķiet, ka viņi būtu vēl labāki, ja es nebūtu toreiz pēc tiem paraudziņiem lietojis šo eļļu virsū. Tālāk seko šis te Benefit sejas ādas skrubis. Ja jūs esat redzējuši man janvāra Glancebox video, tad jūs zināt, ka arī janvāra video es saņēmu sejas skrubi tikai no citas kompānijas. Tāpēc es biju ļoti interesēta šo te pamēģināt, jo man tiešām ļoti patīk sejas skrubi. Un jā, vēl pēc tam man ļoti patīk Benefit kompānija, kaut arī es neesmu izmēģinājis nevienu viņu produktu, bet es vienmēr esmu vēlējusies viņus pasūtīt, bet nekad kaut kā nav sanācis. Efekts man ļoti patika. Pat vairāk nekā no Orlane sejas skrubja pagājušajā kastītē. Bet, man ir taukaina sejas āda, un tāpēc arī es vienmēr esmu meklējusi skrubi, kas pēc skrubēšanas manu seju sādu nepadarītu taukaina. Godīgi sakot, Orlane skrubis šajā ziņā darbojās daudz labāk, jo pēc šī man āda kaut kā vairāk taukojās nekā pēc tā skrubja. Es domāju, ka es izlietošu visu šo iepakojumu, un tad jau vairāk varēs saprast, kas un kā. Nākošais produkts ir šis te Veleda ķermeņa losjons. Ķermeņa losjonus un visādus ķermeņa tur krēmus un tam līdzīgi es vienmēr izmantoju un izmēģinu uz rokām, jo man rokas ir sausākā vieta uz ķermeņa, tāpēc arī man vienmēr interesē atrast kaut ko, kas reāli strādātu un mitrinātu. Šis te konkrētais produkts ir ar granātābolu smaržu, un godīgi sakot, man ļoti nepatīk šī konkrētā smarža. Kaut arī granātābola man ļoti patīk. Smarža man ļoti atgādina ļoti vecu padomju laiku krēmus, tādus galīgi nepatīk smarža. Protams, pats krēms bija diezgan labs, es pateiktu. Pat, kad es izmēģināju ādu, protams, bija maiga un mitrināta. Pret to nebija nekādu iebildumu, bet dēļ aromāta, es domāju, es šo produktu nelietošu, jo tas galīgi atbaida mani. Un tas arī bija viss šim te video. Es ceru, ka tas jums patika. Ja jums patika, spiežam thumbs up un atstājam komentāru apakšā. Tāpēc, jā, paldies, ka skatījāties, abonējam un līdz nākošajam video. Atā!